1905. Gada 9. janvāris, kad Sanktpēterburgā notika miermīlīgā strādnieku demonstrācija, lai iesniegtu petīciju caram Nikolajam II ar prasībām pēc darba apstākļu uzlabošanas, 8 stundu darba dienas un politiskajām brīvībām. Tomēr karaspēks atklāja uguni uz neapbruņotiem cilvēkiem, nogalinot un ievainojot vairākus simtus. Tā 1905. Gada 13. janvārī demonstrācijas nonāca arī līdz Rīgai. Abas puses uzvedās ļoti agresīvi un nepieklājīgi. Uz vairākiem demonstrantiem tika atklāts uguns. Vairāk šāvieni tika raidīti arī no pūļa. Ir ziņas par 67 kritušajiem un no ievainojumiem mirušajiem. Apmēram 84 tika ievainoti. Vispārējā streikā piedalījās arī Liepājas strādnieki, bet tur atklātā sadursmes ar karaspēku nenotika. Kā jau es minēju iepriekš, piemineklis atrodas Rīgas centrā 11. novembra Krasnulā pie dzelzceļa tilta. Pieminekļa tēlnieks ir bijis Alberts Terpilovskis, bet arhitekts Kārlis Plūksne. Piemineklis tika atklāts 1959. gadā par godu 55. revolūcijas gadadienai. Uz 8,5 metrus augstā pieminekļa postamenta dinamiskā kompozīcijā atveidoti 2 demonstrācijas dalībnieki. Viens sašauts, otrs patvērs karogu, traucis tālāk. Pa kreisi no postamenta izveidotas kāpnes, kas ved no promenādes uz augšējo terasi un leju. Granītā un bronzā veidoto pieminekli atklāja 1960. gadā vienlaicīgi ar Daugavas Krastmalas promenādes viena posma izveidi. Dažiem šis piemineklis saistās ar padomju ideoloģiju, bet tas ataino īstus tautas protestus, kas notika vēl pirms PSRS. Vietējie to bieži dēvē revolūcijas pieminekli, bet nespēja pateikt, kādas tieši.